Ģirt, kā tu iepazīsties ar sievietēm? Pēc tam es padomāju, droši vien, ka ģirtam nav nepieciešamības iepazīties ar sievietēm, viņas pašas iepazīstās. Bet ģirt tiešām pašas nāk klāt un pašas iepazīstās. Un tev nekas nav jādara. Jautājums, ar ko viņas iepazīstās? Nu, es jau domāju, ka es esmu pēc dziļākās būtības ļoti vienkārši un ļoti kautrīgs vidusmēra latviešu vīrietis, teiksim, ne vairāk, ne mazāk. Bet viņš jau iepazīstās ar kaut kādu tēlu, teiksim, šajā gadījumā tas varētu būt. Nu, tad pēc izrādes tā ir Kaligula, nu, uz ielas tas ir Fēliks vai Leons. Viņi kādā tēlu sistēmā dzīvo. Mēs jautājām pirms kāda laika Inesai Galantei, vai nav gadījies tā, ka, nu, zin, ka tas vīrietis ir redzējis to tēlu un, tā teikt, viņš iet gulēt ar operdziedātāju un pamosts ar Ines Galanti. Vai tev ir bijuši gadījumi, kad meitene, tā teikt, iet gulēt ar Leonu un pamosts ar kādu ģirtu? Nu, viņi negrib to. No tā, ka viņš krāc. Tu krāc? Jā, es saprotu, ka jā. Zināmiem aizrādījumiem, jā.